Čau, mani sauc Kristaps, un šodien es parādīšu, kā var uzpulēt auto lukturus. Sāksim ar to, ka no sākuma lukturu vajag nomazgāt kārtīgi. Tā mēs tagad varam redzēt, kā viņš izskatās pirms tam. Viņš tāds nomatējies. Vispār borām tā ir slimība, cik esmu redzējis, tad visām viņi ir galīgi bēdīgi. Tā, tālāk izmantosim slapjos ūdens smilšpīrus. Es sākšu ar 600. Saslapinam un vienmērīgi visu noslīpējam. Ja, teiksim, skrāpējumi ir lielāki, tad ņemam rupjāku smilšpīru. Un lai viņi slīpējam tik ilgi, kamēr lukturis ir vienmērīgi. Galvenais slīpējot slapjiem smilšpīriem uzturēt, lai viņš laiku būtu slapši. Ja ik pa laikam vajag pārbaudīt, vai nav kāds smilšgraudiņš ieķēries iekšā, kas var saskrāpēt virsmu. Tad iegūstam šitādu te vienmērīgu matējumu. Tālāk ņemam, kad viss ir vienāds, ņemam nākošo. Es ņemšu no sāku ar 600, tad 800, 1000, 1500, 2000, 2,5. Tālāk pēc 2500 pulēšanas pasta iet rupjā. Es izmantoju šoreiz Radeks. No sākuma rupjo un pēc tam smalko. Rupjajai cietais, cietā ripa, smalkajai mīkstāka. Tagad pēdējais smalkā pasta un mīkstais pūlis. Un tā izskatās gala rezultāts. Un tā tie lukturi izskatās tagad. Man tā liekas, ka pēc ziemas viņas bišķiņi palikuši netik dzidri kā bija. Nu, pamēģināšu ātri pāriet pāri, nopulēt vēlreiz. Sāksim ar ko? Ar to, kad nomazgāsim. Tāpēc, ka ziemā es viņu lukturs pulēju, kad man bampers bija noņemts, es neko tur nelīmēju daudz skoču. Tagad tas ir skoču. Šita te apkārt uz bampera nolīmēšu tādu kantīti, lai, teiksim, nepulētu tur, kur nevajag. Nu jānofočē bilde pirms.
Tā, pastu. Pietiks. Tā. Un lānā garā iemasējam to visu iekšā. Nezinu, vai man liekas, izskatās, ka ir labāk nekā bija. Nezinu, kā te izskatās, bet dzīvē var redzēt atšķirību, ka tomēr bišķiņi no ziemas, no visiem sāļiem, vispārējā laikam palikusi bišķiņi duļķaināk. Bet ko? Cik tur mazāk, 1 minūti un atkal kā jauns. Tā šitai pusē pamēģināsim, lai labāk redzētu, es pusi nolīmē ar skoču. Un tad varēs redzēt to lielāku atšķirību, cik daudz tad kāds ir tas efekts. Nu, un te es noņēmu nost to skoču. Dzīvē var labāk redzēt to atšķirību, bet, diezgan viņi ir. Labā puse nav pulēta, kreisā puse ir. Varbūt gabarītis jāieslēdz, labāk mums varēs redzēt. Tāds te efekts. Nu ko, lūk, tur izskatās kā jauni. Prasīt tas kaut kādas, nezinu, ar līmēšanu kopā 5 minūtes. Domāju, nav slikti. Principā, lai pašam nopulētu, vajag to pulējumu, cik viņš tur, sākot no 30 eiro var dabūt, un pasta pāris eiro. Sanāk, gan bez mazvai ar, ja ved pie kāda pulēt, sanāk, ar tikai vienu reizi jau ir izdevīgāk pašam nopulēt, un tad tev paliek pulējumais aparāts. Ko es gribu pateikt to, ka pašam to izdarīt ir 100 reizes izdevīgāk. Tas, un kas vēl, ziemā tur ko tas bija jau pirms ziemas, es sāku ar 600 līpēt. To jāskatās pēc situācijas. Ja nav, teiksim, tik traki, var sākt ar mazāk, var sākt ar 1000, bet galvenais, lai ir tie soļi, lai, teiksim, nav 1000 un uzreiz pasta. Ieteicams, teiksim, tā 1000, 1500, tur 2000, 2500. Jo būs mazāks tas solis, jo beigās nebūs nekāda skrāpējuma uz luktura no smilšu ir palikuši. Un būs kvalitatīvāks pulējums. Un tas, laikam, viss, ko es vēl gribēju pateikt. Tas šodienai viss. Cerams, ka kādam palīdzēja. Uz drīz tikšanos. Čau! Mani sauc Kristaps, un šodien es parādīšu, kā var uzpulēt